Šī ēka ir pirmā no Latvijas Universitātes akadēmiskā centra ēkām, un šī ir Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskais centrs. Šajā ēkā atrodas 4 no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tā ir Ģeogrāfijas un dabas zinātņu fakultāte, ķīmijas fakultāte, bioloģijas fakultāte un daļa no medicīnas fakultātes. Šī ir ārkārtīgi tehnoloģiska ēka, jo lielākā daļa no ēkas telpām ir laboratorijas. Un viens no šī projekta mērķiem faktiski bija radīt šo kontrastu starp ļoti akadēmisko un tehnoloģisko vidi, kas ir laboratorijās, un to vidi, kas ir nepieciešama jaunam cilvēkam, lai viņš pavadītu savu laiku augstskolā. Un pēdējo gadu laikā ir ļoti mainījusies izpratne par to, kāda tad ir mācību procesam un mūsdienīgām studijām piemērota vide. Ir mainījies pats mācību process, ir sācies, ir vairāk faktiski parādījušās tādas telpas kā grupu darba telpas, kā brīvpieejas bibliotekas, kā studentu individuālās darba telpas. Un bieži vien tas mācību process ir nevis vienas fakultātes vai vienas specializācijas ietvaros, bet viņš ir kļuvis starpdisciplinārs. Līdz ar to mācību videi ir jānodrošina vieta, kurā šīs te dažādās disciplīnas var satikties un veidot kopīgus projektus un kopīgus mācību procesam nepieciešamas lietas. Un liela daļa publisko telpu tomēr ir tāda, ko studenti var veidot pilnīgi pēc saviem ieskatiem. Tas nozīmē, ka ir mobīlas mēbeles, kas var tikt pārnēsātas, kas var tikt pārvietotas. Mums liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka lielās publiskās ēkās monumentālā māksla kļūst par šīs ēkas sastāvdaļu. Tas pats attiecās arī uz ēkas iekārtojumu. Lielākā daļa no šeit redzamajām mēbelēm ir mūsu pašu latviešu dizaineru ražotāji, jo tas, manuprāt, ļoti nozīmīgi mums pašiem pateikt, ka mēs ražojam ļoti labas un kvalitatīvas lietas. Tā vide, viņa veidojās un dzīvo pati par sevi. Kas ir laba arhitektūra? Laba arhitektūra, manuprāt, ir tāda, kas pirmkārt ir domāta, ir ērta un piemērota šīs ēkas lietotājiem, kas veido vidi. Un labā arhitektūrā man laikam ļoti svarīgi tas, lai ēka papildina un iekļaujās esošā vidē, nevis ar viņu kontrastē. Tas varbūt bija tāds arī otrs ļoti lielais izaicinājums izveidot šo ēku pilnīgi tukšā vietā. Un ēkas fasādē ir divas lietas, kas mums pašiem liekas ļoti interesants. Viens ir lielās betona žalūzijas, kas vienlaikus veic energoefektīvu, kas ir vienlaikus energoefektīvs, jo viņas aizsargā ēkas dienvidu rietumu fasādi no tiešajiem saules stariem. Dekoratīvā metāla vīteņauga atbalsta konstrukcija, kas ir veidota pēc tēlnieka Ārs Milzāra skicēm. Un viņi veidos ēkas dubultu fasādi, kas apaugot ar šiem te zaļajiem mežvīteņiem, vienmēr radīs asociāciju ar dabas māju. Es ceru, ka šī ēka ir nepabeigta dziesma, kad viss nākošais, kas nāks klāt, tikai papildinās iesākto.